Nu, ko, draugi, laipni lūgt jaunā vlogā. Noteikti pēc vietas atcerieties, tāpatās kā pagājušo gadu. Šodien esam atraduši un atnākuši uz lielo koncertu. 5. pēc kārtas. Pagājušajā gadā ļoti labs loks, varat aiziet noskatīties. Crazy emocijas, crazy atmosfēra. Šodien es bez cilraka, šodien es ar GoPro. Būs bišķi mierīgāk varbūt tās, tik daudz varbūt nelīdīšu lietās. Bet tā kā filmēsim, tāpatās rādīsim jums un ceru, ka jums patiks, draugi. Un tev ten ir jābūt, bija jābūt jau. Vismā lieta, ko es šodien, piemēram, nezinu, būtu forši uzzināt, cik būs cilvēks. Bet man patīk, šeit skatuvi ir savādāk, ir uztaisīts, kad tur var tikt klāt. Un ir vairāk zonas. Draugi, sakiet, ko gribiet, šī ir mana ģeniālākā ideja, par kuru es vienmēr piekristu. Viedas stends ar hotdogiem un maizīšu taisīšanu. Tā ir jābūt, tas ir tikai top. Hotdogs. Viedas hotdogs, šašlik hotdogs, 7 eiro, bet domāju tā vērts. Aliņš 9 eiro, bet tur ir par glāzi maksas. Es gribu zināt, cik par glāzi divīts gan jau. 7 eiro aliņš. Welcome to Latvija. Super, paldies. Jā, gāja viņiem ļoti grūti ar to alus ieliešanu, bet aliņas dabūju. Apēd hotdog. Hotdogs 7 eiro. Minūtes laikā, pat ne minūtes, 30 sekundēs. Sop. Vieda, benzīntanks, hotdogi, viss kā vajag. Aliņu, viņi lēja 8, viss putojās, viss negāja. Beigās viņi man ielēja. Aliņš 9 eiro, tur ir kaut kāda nauda pa glāzi, tā kā mums ir. Aliņš cena. Hotdogam man šķiet ir ok, tas 7, jo tas bija tāds ritīgi lielā šašlika dasa. Man ļoti patīk. Ko līdz koncerta sākuma es domāju, ka kāda stunda, bet cilvēki ir tieši daudz vācās. Es sapratu, ka tomēr būs jātaisa intervija. Leksiņ, cik pulkstens? Cik, es nezinu, man jāprasa tev. 21.16. Tu esi normālā klamā jau? Es neesmu, es vispār esmu pilnīgi adekvāts. Ar kādu papis telefonu jau? Tas ir labs jautājums, tev būs jāatrod viņš, tev ir misija, Grijāna. Ko tu sagaidi no liela koncerta? Kāpēc vispār atnāc? Es esmu pirmo reizi, man sanāca biļetes dabūt vienkārši vipā, un es nezinu, ko es sagaidu. Es sagaidu labu koncertu. Uzstājās arī tavi pāris arotbrāļi. Jā, tos es arī visvairāk gribu redzēt. Man tā odiņa dziesma, to vienīgo to singlu arī es esmu dzirdējis no tiem izlaistiem, bet vispār es esmu atnācis vienkārši bez nekādām ekspektācijām, vienkārši, Tev latviešu mūzika tāda patīk? Parastā, standarta? Man patīk. Es nezinu, tā kā... tur tumsiši, tur... Man patīk, bet es neteiktu, ka es lielākais fans, nezinu vārds, visus vai ko, bet... Tiem vārds rādīt, kā karaoke būs, jā. Tas krūt, jo tās melodijas jau zinu no Jāņiem, rādīja, visur, cik man zinu palicis fonā no bērnības kaut kā. Super, atpūt, es ceru, ka atradīs telefonu. Jā, paldies. Ja kāds uzdāvināt viņam telefonu, ko laika atskaita ir sākusies, beidzot arī izskatās diezgan pilns. Es domāju, ka viņi gaidīja, kamēr rindas beigsies, jo visur bija rindas, ārā bija rindas. Un, kā jūs redzēt, ir diezgan pilns. Jāskatās, kas būs. Ko sākam? Katru gadu ir! Kas ir? Ej, tu nost! Draugi, rekordu koncerts. Ļoti labs koncerts, bet ne Champions League. Ej, tu nost! Arsenāls aiziet garām pie žiesi. Tu sācies! Ar ko tu sācies? Arsenāls vai Peše? Ko apsveicam visu PSK fanus? Arsenālu varbūt citreiz. Es zinu, ka vlogs mēram tāds mierīgs, es vienkārši čilojam baudu koncertu, jo ļoti labs koncerts un laimiņi arī uzstājās. Tas gan man prieks. Kamera, diemžēl, regulē uz autosettingiem, ka ir gaišs ārā, ja tāds forši apmācies, bet ļoti laba atmosfēra, ļoti labs dziesmas pagaidām.
Bet es nonācu uz Vipingu lejā, īstenībā interesanti, viņam ar normāli lielais teļuks ir uzlikts. Un rādās Līvi uzstājās, super. Kamēr es tad lejā Žoržiks tik pie Miķīša, bet forši īstenībā šogad, laikam ir jāsaka, ir kaut mazāk cilvēki, bet tā varās virs 20,000. Bet uz šogad, cik var just, kad īstenībā visur gandrīz nav rindas, ka ir padomāts, pastrādāts, un tas ir ļoti apsveicam. Jo man parasti lielākā problēma ir, kā tu sēdi, tu klausies muzonu, tu gribi ārreizēt stopēm dzērienu, un tu izdarīt ātri. Un tas, ka lejā skan tā vadās kā augšā, aiz ākas, crazy. Ja godīgi draugi no šīs puses izskatās vēl episkāk. Kā mēs gaidām, kamēr Rodiņš uzstāsies, un tāpēc mums ir iespēja palūkoties no aizmugurs. Arī pagājušo reizi mēs aizgājām apkārt, apskatīties, kā tad vispār šis viss tiek uzbūvēts, jo, draugi, ticiet man, šeit ir ieguldīts nereālākais darbs, nereālākais resurss, un cilvēki tiešām tur kolosāli darbi. Tādu Odiņš kā skatos, bet diezgan satraukts izskatās. Odiņš. Un jaunajā Limbo/X-Ots merčā. Pirms kāpšanas mēs tev baigi nečakarēsim, bet kāds ir sajūtas? Labas. Es domāju, ka būs grūti, es ļoti gaidu. Tādā ziņā tiešām man parasti ir satraukums un tā kā gaļaks pirms koncertiem, bet šito es ļoti gaidu. Es tā kā gribu. Dziesma ir krūti, tu arī izdarīji. Gribās, lai labi skan. Tas ir pats galvenais. Lai labi skan, lai cilvēkiem patīk un lai foršs vakars, tas ir super. Tas ir pats galvenais. Nākamais ir Odiņš. Mīļā Rīga! Kā jūs jūtaties? Skatīsimies. Labvakar, Meža Odiņš! Es zinu, ka mēs bišķi padējām, ko mēs kopā esam sanākuši. Pazaroši gaisā! Uzvarēt vai nepaspēt, katru dienu galvā man tos pašus sēdēji. Kaut tavās rokās un gādāt un mani ceļu bet arī lieliski. Un es sēžu fotovietās, bet aiz manī blakus cilvēki, kas ir tā kā fanzonā. Crazy atmosfēra šeit ir. Kāds sajūta? Tas esmu es. To es saprotu šobrīd, esot šeit šīs skatuves. Tas patiešām esmu es, un sajūtas ir tam atbilstošas. Ko tev pašam nozīmē lielais koncerts un tas, ka arī pēdējos gados mēs ļoti aktīvi redzam, kā tiek integrēti reperi, varbūt tādās netradicionālās dziesmās? Jā, man liekas, ka jau kopš pirmā gada tas ir tā kā viena no stratēģijām, kas ir lieliem koncertam ne tikai sākt kodēt to latviešu nostalģijas apņemto prātu, ka jaunas klasikas arī top, jaunas leģendas un talanti arī mums ir un aug, un nav tikai zelta fonds latviešu mūzikā līdz 80. gadam vai senāks, vai ne? Ka mums tagad ir lietas, mēs, man liekas, ka tas tieši ir tāds, psiholoģiskā operācija. Ļaujam cilvēkiem aizdomāties par šitām lietām. Ko nozīmē arī jaunās dziesmas un jaunā mūzika klasikas priekšā, un davai noliekam vienu otrai blakus un paskatāmies, kas notiek. Super! Provokatīvs jautājums. Pāris gadus apkaļ es biju tepadās netālu tavu koncertu. Kad mēs sagaidīsim, ka tu arī šeit uztaisīsi kārtīgi koncertu? Es domāju, ka tas nav manā zvaigznēs ierakstīts. Jā, man liekas, ka es eju uz bišķi tādiem... Tas bija īstais albums, īstais laiks, īstā vieta, bet šobrīd, ja tu saki vairāk ne, vai kā? Es laikam mēģinu sekot vairāk tam kaifačujam tā kā savā karjerā, un man iet tā kā uz lielākām skatuvēm. Es neķeru laikam tik lielu prieku no tā beigās, ka tas ir izdarīts. Tas ir milzīgs darbs, ne tikai ar, tur vajag mērķiecīgi, man liekas, par to domāt arī rakstot mūziku. Un es tā kā
jūtu, ka tas laikam bišķi pa daudz priekš manis. Es labāk darīšu, ko es varu izdarīt ar patiku tā kā sevi un lai man nav, vēl viens faktors, lai nav jāuztraucās, kā dabūt vienkārši gaļu krēslos, tā kā stadionā vai, lai tur nav pilns cilvēkiem, kas nezina dziesmas. Labāk bišķi mazāk, bet kas zina dziesmas. Super, turpin radīt to, kas patīk tev un kas patīk mums. Tiks darīts. Redziet, draugi, es nenoslinkoju. Es aizgāju, odiņu bišķiņu parunājumu, ar Anci parunājumu. Ancis kā parasti iedeva foršs vārds, foršs domas un laikam jau gribētos man iet apakaļ tālāk baudīt. Es saprotu, ka varbūt šis loks nav tik aizraujošs kā parasti, jo ir tās reizes, kad vienkārši baudīt. Pagājušo gadu mēs pabraukājām vairāk, parunājām vairāk, meklējām cilvēkus. Bet šogad man ir tāds, ir sasodīt foršs vakars, ir sasodīt foršs muzons un vienkārši sēd un izbaudi. Ko mēs šodien satikām? Račin, kā tu apakaļ Latvijā? Šodien atlidoju vienos pa dienu un tagad izbaudu laiku, izbaudu lielo koncertu un viss kārtībā, liela koncerts. Ja? Kā tev pašam pirms brauc uz čempi un pēc čempi tās sajūtas? Izdevās pašam izdarīt visu, ko tu pats personīgi gribēji? Protams, mums tās ekspektācijas bija mazākas, kādas mēs sasniedzām, bet tomēr sastāvvieta ir otrā labākais rezultāts. Tā kā, es domāju, mēs diezgan labi. Bet personiski diezgan labi sanāca. Zvanīja no Amerikas arī čaļi, jo es skatījos pāris podkastus kluba, tur visi bija sajūsmā pa tevī. Man neviens personiski nav zvanījis, bet īziņas ir bijušas labas atsauksmes. Tā kā viss kārtībā. Paldies visiem atbalstītājiem, paldies jums un tikai ar jums mācums priekš. Super, atpūties. Nu ko, mēs ar Leksiņu tad spīdinam gaismiņu. Leksiņu paspīdin. Super. Nu ko, pēdējās dziesmas skan. Vēl divas šīl, vēl viena. Nu labs kongs, ļoti labs, tiešām izbaudīju. Mierīgi, skaisti, forši, enerģiski. Ei, ko dod? Šitais scenārijā nebija ierakstīts. Tas, ka bija GoPro pie rokas. Nu, man es jau vienmēr gatavs, bet scenārijā nebija šitais. Vēl viena dziesmiņa, ne? Nu, ko, dārgie draugi, paldies, ka skatījās šo video un tiekamies!